Labrīt šodienā, labrīt trešdienā. Es tikai šodien esmu sākusi tā nopietni šito filmēšanu un visu. Pirmdiena, otrdiena ir bijusi bišķīt pilna katru dienu un, godīgi sakot, es esmu piemirsus par to, ka kaut kas ir jānofilmē, kaut kas ir jāsadara. Ar jums kopā sataisīšos. Te ir pulkstens ir 10. Meita čuč jau pirmajām iedziņām. Mēs jau esam augšā no 7. Mūsu plāni šodien ir meita pamostās, mēs pēdam un tad mēs dosimies pie Lindas, kas ir mūsu jaunā draudzene, gan man, gan Aurorai un arī Lindas māsa. Šīs nedēļas video ir vlogs, jo mēs zinām, cik ļoti jums patīk vlogi. Lai arī kādu video mēs jums piedāvātu, jūs vienmēr izvēlaties vlogus. Un es jūs nevainoju neko, jo man pašai patīk ļoti vlogi. Bet, lai šis nebūtu tāds vienkāršs vlogs, mēs izdomājām pielikt lielāku akcentu uz to, ko mēs šonedēļ ēdam. Kā jau es teicu, pirmdien, otrdien es baigi neko nefilmēju, bet mums ir nofilmētas pirmdien un otrdien vakariņas, jo šonedēļ es esmu kaut ko citu darījusi un man pa dienu nav bijis laika uztaisīt ēst. Tāpēc vakariņas mums taisa Mareks, atbraucot no darbiņa un džima. Tāpēc šeit ir video tas, ko Mareks taisīja pirmdien. Jaup, te frišīts. Pirmdienas vakar, bet šis būs mazliet interesantāks, tāpēc, ka es jau pašlaik otro nedēļu eju uz sporta zāli. Šīs nedēļas nebūs kaut kāds ierastais ēdiens, tur pieņemsim kaut kādu makaroni ar vienkārši vīstiņu vai kartupeļi vai kartupeļu biezpudra, bet būs tāds bišķīt inčīgāks, healthier, veselīgāks ēdiens, kas palielam satur vairāk proteīna, mazāk carbs un fat, I guess. Un šīs dienas vakariņas makaroni, bet tie nav parasti makaroni, tie ir kaut kādi soba noodles, tītaru gaļas bumbiņas, un jā, palielam tas arī viss. Nospied laiku, subscribe mums, un sāksim. Vienīgi receptes ir angliski, jo es viņus skatos no tādas aplikācijas, kur ķipa skaita kalorijas. Es īsti neskaitu savas kalorijas, bet es domāju, ka es svaru ap 70 kg. Es uzliku, ka es gribu bišķīt tā kā balkot uz 74, 75. Es aizgāju pirmo dienu uz zāli, es sēru 77 kg. Es biju šokā, man īsti vairs nav jēga. Bet, karuši, jā, es ielikšu recepti, kas ir no aplikācijas Velmi. Tas vispār ir, kas nav sponsorēts, I wish, bet, vispār nekādīgi. Jā, pirmais solis ir, mēs uztaisīsim tās tītara bumbiņas. Bļodā ieliku jau tītara gaļu, bet ko mums vajadzēja? 2 čiplokus, 2 olas, vistas garšvielu, piparus melnus, sāli, paprikas garšvielas. Tagad visu sajauksim kopā bļodā. Ja kas tajā recepijā, my God, es reāli nezinu šitos latviešu vārdus. Honey? Vot receptē. Tajā receptē ir rakstīts, ka tu vajag prihītot to ovenu, ķipa cepeni, bet, kāda gaļieks ir to cepeni darīt. Tagad sāksim taisīt mazas bumbiņas. Kā jūs redzat, pirmās bumbiņas ir gatavas. Liekam centrā. Čau, Hanī. Ko tu te? Es meitai zupu, es arī tā apcepšu sviestu burkānus, tad liešu ūdeni klāt, likšu kartupeļus klāt, garšu augus, gaļu. Let's go, es cepu kotlets.
Es tagad noņēmu kotletes, bet man arī tikko atgādināja to, ka man vajadzēs ielikt viņas atpakaļ panā un izmarināt, izsautēt vēl tomātu mērcē. Nūdels ir pavājušās kaut kādas 5 minūtes, nezinu, izstāst gatavu. Izstāst diezgan, ne tik garšīgi kā parasti makaroni, teiksim tā. Izstāst, ka viņiem būtu ieslēgts outlines, melns. Tas arī ir viss. Tagad uzliksim smuki uz šķīvīšiem un ēdīsim. Un šeit vārās meitai frikadeļu zupu. Evija man lika pagaršot mazliet to frikadeļu zupu. Vienkārši ūdens ar dilēm. Nabaga meita. Un mans vērtējums ir ļoti labi. Stabili 9 no 10. Pietrūkst bišķīt kaut kāds vairāk sāsiņš, pie kā es esmu pieradus pie ritīgām mērcēm. Bet, jā, vienīgi tas, ko es esmu ļoti pamanījis, to, ka tītargaļa ir daudz tā kā cietāka, stīvāka, es pat nezinu, kā pateikt. Man arī ļoti garšo. Es nezinu, kas man pietrūks. Man liekas, es vienkārši, tie makaroni garšo dīvaini, tāpēc, ka tie kaut kādi, tie nav vienkārši neiešo pēc parastiem makaroni, viņiem tādi mazliet. Tās ir grīķu nūdels. Jā, grīķu nūdels, viņiem tādi bišķīt piegaršo. Es viņām vispār nekādu piegaršu. Jā, es jūtu. Vai ir tā mērķītas, nezinu. Bet, jā, es piekritīšu Evijai, tā tītargaļa daudz cietāka, bet, man kaida patīk. Kāpēc tā? Jūs zināt? Ja jūs zināt, ierakstiet komentāros, kāpēc tītargaļa ir cietāka? Nezinu. Bet tā, iesaku. Jā, pārsvarā šīs visas receptes ir no Mareka aplikācijas, ko viņš šobrīd izmanto, lai saprastu, kāds tad ir tas mūsu uzturs un vispārējais. Un man arī ir doma sākt iet uz zāli, bet kaut kad šonedēļ. Un es plānoju iet ar Lindu, kas ir, kā jau es stāstīju, meitene, kur man uzrakstīja Instagramā, ka viņai arī ir maziņš un ka viņa priecātos iziet ārā, kas man liekas ļoti forši, un viņas māsa arī izrādās man rakstīja. Tad man ir doma ar viņu iet, redzēs, kā tur viss izvērtīsies un visu, bet jā. Un tā kā mēs esam sākuši bišķīt vairāk pievērst uzmanību to, ko mēs ēdam, tad man liekas, ka arī jums būs interesantāk skatīties, ko mēs ēdam un visu pārējo, kas skaitās veselīgi. Es nezinu, varbūt ne katra ēdienreize ir veselīga, bet tomēr, kad tiek sākt drusīt piedomāt pie tā mūsu ēdienreizēm. Pirmdienas ēdiens bija ļoti garšīgs, man ļoti patika tās nūdeles. Un tad šeit būs tas, ko es nofilmēju no otrdienas. Šaviņa visiem šajā video. Es pīstam video sākšu rītā. Šodien vienkārši jau ir gandrīz visa diena pagājusi tādā skrējienā, daudz lietas sadarītas un viss ir... Tāpēc, godīgi sakot, par video filmēšanu es aizmirsu. Kaut kad iepriekšējā video es taisīju tetovējumu savus kājas, un tas bija jāpabeidz, jo toreiz es nevarēju izturēt, man arī vēl sāpēja. Un tad šodien es pabeidzu to un uztaisīju vēl 2 tetovējumus. Tātad šie ir mani 2 jauni tetovējumi. Arī šo jūs zinat no iepriekšējiem video, ka mans mīļākais teiciens un mans teiciens, ko es laiku izmantoju, ir viss notiek tā, kā tam jānotiek, tad arī to es uztetovēju, un šeit ir tetovējumiņš par godu Auroriņai. Viņas dzimšanas datums un sirds formā mans un Mareka pirksta nospiedums. Ja jums ir jautājums, kāpēc Mareka pirksta nospiedums, tad tāpēc, ka mēs mēģinājām uztaisīt Auroras pirksta nospiedumu, bet izrādās, ka tik maziem cilvēciņiem vēl tādu nav, kas bija ļoti šokējoši. Bet šodien jau diena ir pusē, un es esmu apēdusi bulciņu ar mammu, es esmu apēdusi banānu un proteīna sieriņu. Mēs ar Auroru gaidam tēti mājās, mēs spēlējam... Nu, pagaidšu, tu gribi vēl. Jā, kamēr mēs gaidām, es apēdīšu čijā pudiņu, ko es uztaisīju vakar. Tur ir čijā pudiņš, grieķu jogurts un avenītis. Ar aveņu rokām pa mammu. Jā, mums ir ļoti sācies mammīšu laiks. Mums vajag visu laiku mamma jopā, mums vajag mamma blakus, neviens cits mums nedara, ne tētis, ne krusmāte, nekas, tikai mamma.
Vakariņas atkal taisīšu es tikko atbraucu no zāles. Es jūtos dead, tāpēc, ka šodien bija kāju diena, un man liekas, kāju dienas ir terrible. Šodien mūsu vakariņās būs vīnojas bloda ar vistiņu. Es atvainojos, ka man nav krāklis, bet man ir karsti. Lūk, arī mums ir Evija. Kā tu jūties, Haniņa? Lielā man beidzot ir izmazgāta mati un ir jauna tetovējumi. Nu tagad tur viss ir izplūdes. Bet, feeling fresh and feeling very good. Kā tu jūties? Noguris. Nu, es arī. Vai tu palīdzēsi taisīt ēst, bet tu šodien arī gribētu posties? Nu, tas kā tu gribi, ja tev ir ko man iedot, ko darīt, es jau varu padarīt. Tagad, kad viss te ir sagriezta, es viņu ielikšu pļodā un savēršu garšvielas un samaisīšu. Mums bija haga pauzīte. Ņemsim un liksim cepties. Kamēr es cepu vistu un vārā skvinoja, Evija sagriezīs tomātiņus un gurķīšus tālākajiem. Mēs vēl pieliksim saldo krēmu, lai gan tas īsti nav health, bet tomēr viņš būs daudz sātīgāka un tādā sulīgāka. Būs vienkārši garšīgāk. Mums beidzot 3 dienas vēlāk ir sācis svārīties ūdeni. Liksim iekšā šito balto vinoju. Bum! Mana porcija ir gatava. Mums ir mūsu gurķīts tomātiņš, burkāniņš, vistiņa un, protams, apakšā kvinoja. Es tikko apēdu mūsu kvinojos ar gaļu un salātņiem ļoti garšīgi. Bet tagad šaurauts manai līgavai Evijai. Viņa man vakar uztaisīja čijā pudiņu. Tas būs manā saldējā. Tagad viņš nav salds, vienīgais, kur ir skābens, bet Evija teica, ka tās arī ļoti skābens. Jā, tagad jūs esat redzējuši, kā ir pagājusi mūsu pirmdiena, otrdiena, tieši ēdienas ziņā un vispārējais. Un tad mēs varam atgriezties pie šodienas. Ir 10, es esmu izcērusi tikai kafiju šobrīd. Es zinu, ka brokastis skaitās kā svarīgākā ēdienreize, bet man kaut kā no rīta neprasās ēdienu tik ļoti. Pēc arī šodien, jā, mēs jau esam augšā no 7, bet man vēl nav bijusi sajūta, kad es gribētu ēst. Tāpēc arī šodien man nekas tāds nav, ko jums parādīt. Vispār, kā jums iet šajā rudens sākumā, jo sākās rudens, mēs ar meitu saslimām, un tad arī Mareks dažas dienas saķēra no mums slimībiņu un visu pārējo, bet tagad mēs esam tikuši no visu veiksmīgi vaļā, kas ir ļoti forši, bet mums dzīvoklī tagad bija tik nervāli augsti, ka mēs kaut kādu nedēļu meitu ņēmām čučēt pie mums lielajā gultā, lai mums visiem 3 ir siltāk un foršāk. Bet tagad mums ir pieslēgta apkur. Viss atkal ir kārtībā. Meita čuči savā gultiņā. Vispār man bija ļoti bail, zin kā to nedēļu meita čuči ar mums. Man bija tāds, vai viņa nebūs aizmiršusi, ko nozīmē čučēt savā gultiņā, un ka viņa negribēs gulēt savā gultiņā vairāk pieradus pie mums čučēt, bet nē. Viss bija vienkārši perfekti. Ieliku savā gultiņā, aizmigu un viss bija tiešām ļoti skaisti un maza pauzīte, un es beigšu šobrīd filmēt, jo mana mamma zvanīja man un teica to, ka viņa atnāks līdz mums, un tad es pie jums atgriezīšos kaut kādā vēlāk. Vēl viena lieta, ko es aizmirsu pastāstīt, ka šodien arī jūs atkal redzēsiet kaut kādu mazu ieskatu to, kā mēs filmēsim reklāmu, jo mums šonedēļ atkal ir sadarbība ar Rimi. Tāpēc jūs atkal redzēsiet kaut kādu mazu ieskatu tam. Es nezinu, cik daudz, bet kaut ko jūs redzēsiet, kas man liekas arī ir ļoti interesanti. Jo, ja jūs nesakojat mums tik tā kā, tad jūs nezināt par šādām lietām. Un tomēr, ja tu nesako mums tik tā kā, tad piesako. Tur arī ir vairāk tādi smieklīgie video. Šeit jūs redzat mūsu ikdienu, tur jūs redzat kaut kādus video
smieklīgus vai atgadījumus kaut kādus vai kaut ko tam līdzīgu. Vai arī tieši kā šoreiz sadarbības video, kas man arī liekas ļoti forši. Labi, tagad tiešām tiekamies drusku vēlāk. Jā. Tiešām smakēji. Tev garš, jā? Pārģērbsimies un iesim pie bebīša. Iesim pie tavas draudzenītes un drauga. Tu man kaut ko dikti cītīgi stāsti. Tu mammai kaut ko dikti cītīgi stāsti. Tā. Iesim tā. Šis ir Auroras outfits. Ļoti easy, ļoti basic. Tā. Kamēr Aurora vēl paspēlēsies, tikmēr es sakrāmēšu somu un pati sataisīšos. Mēs beidzot esam gatavas, vai mēs drusku kavējam, jā, bet mēs dodamies. Mēs esam ārā, mēs jau esam kaut kur pusceļā, un mazais cilvēks taisās čučēt, kas man ļoti priecē, jo tas nozīmē, ka viņai būs vairāk spēka spēlēties ar draudziņiem, un nebūs jāliek čučēt citā vietā, kur viņi būs pirmo reizi. Un tas, protams, ja viņi man aizmigs, ja viņi tā kā taisās gulēt, bet vai viņi pa īstam aizmigs, to es vēl nezinu. Es aizmirsu nofilmēt, bet mēs atskrējām mājās. Mareks šobrīd ir dušā. Mēs ātri taisamies, jo mums ir jābrauc filmēt, tā ir Rimī reklāmiņa. Bet meita ēd ātri Rudolfa biezenīti, kur ir cukīni, ķierbis, kartupels un vistiņa. Viņa ļoti garšo, viņa tūlīt jau būs izēdus man visu burku lielo. Vispār viņa man ir tāds cītīgs ēdājs, viņa ēda visu un visu laiku. Un ļoti daudz. Un tik garšīgs. Oi, kukuršķīgs, šī tik garšīgs. Tik garšo tev ļoti. Es paparošu meitu, Mareks iznāks no dušas un mēs brauksim uz Rimčiku, vai ne? Jau, te frīžīts no trešdienas, sveicināt trešdienā. Es tikko atbraucu mājās no darba, un man kainīgi bijās ļoti kaut ko uzēst. Es uztaisīju 4 maizītes, 2 ar tomātiem un 2 ar desu. Lūkas jau vienu maizīti ar tomātiem apēd, vēl 2 tomātiņu vienkārši, un 2 maizītes ar desiņu. Tās, protams, nav manas vakariņas, bet es vienkārši kaut ko gribēju uzēst. Mēs jau kādu labu laiku esam mājās. Es jums zinu, kad es solīju, ka jūs varēsiet redzēt kaut kādu ieskatu no Rimī reklāmas, bet ļoti atvainojos samelojām. Nu nē, mēs vienkārši aizmirsām pilnīgi kaut ko nofilmēt. Un jā, tagad meita guļ. Mareks montē Rimī reklāmu un es ēdu vakardienas ēdienu. Nu šeit jau ir gan izpalicis tikai kuskus, bet kas ir kuskus ar nenormāli garšīgu vistiņu. Es vispār nesaprotu, kā Mareks tādu vistiņu uztaisīja. Es viņam teicu, ka es gribu bļodu ar to tikai visu. Viņa bija tik laba. Jau vežīts no vakarā atkal. Es taisīšu vakariņas. Šovakar vakariņās būs rīsi ar apcepu vistu.
recepti. Šoreiz man nav kur likt, jo tur nav nekas tāds. Mēs izvāram rīsus, cepam gaļu un sakombinējam. Jā. Es sākšu ar vistas griešanu. Es tikko viņu ieliku mikrinē. Tagad ņemsim ārā un sāksim griezt. Bro, viņi mums reāli iedēvuši visi filē ar vienkārši, es pat nezinu, kaut kādu ribu or something. Vienkārši straight up kauls. Tāpēc es teicu, kad es parasti, kad es griežu, jūs redzat, es viņu aiztieku, jo es pārdaucu, vai tur nav kaulu, jo ķipa tā ir laikam atkaulot vist. But they capping. Bum! Gaļiņu es sagriežu. Liksim uz pānes cepties. Visi mēs tikko ielikām cepties un es paralēli uzlikšu arī varīties rīsus. Mēs rīsus vāram 2-1, tas ir 2 krūzes ar ūdeni, ir 1 krūze ar rīsiem. So, let's go! Bum! Vistiņa mums ir gatava. Paskatieties, cik saltaini. Tik delicious. Tagad mēs gaidām, kamēr rīsi izvārīsies. Es tikko nogriezu uguni. Man liekas, ka es bišķīt pārspēlēju ar daudzumu, tāds vidējs grābīts, bet viņš vēl gandrīz pilns. Bet īstenībā es nesaprotu, kā jau es vakar kvinoju liku tieši tikpat daudz. Bet, kamēr tas viss briest, es sagriezīšu dārzenīšu. Es tikko pačakoju settings, es nezinu, kāpēc viss bija tik oranžs, bet es esmu back. Let's go. Bum. Arī salātiņi ir gatavi. Tur ir vienkārši tomātiņš, gurķītis, bezpiedevu jogurts un salīti. Un šeit ir mūsu rīsi. Like damn, es reāli pārspīlēju un tur ir pārāk daudz. Un tagad vēlreiz, kad viss nav tik oranžs, varu parādīt mūsu vistiņu. Viņa izstās skromšas delamšas. Bet jā, es šovakar viņam arī vairāk neēdīšu. Vakariņas ir uztaisīts. Tas arī būs rīt līdz pusdienās man uz darbu. Arī viņa viņam ēdīs kaut kad. Tas šovakaram ir viss. Tiekamies rīt. Labrīt, ceturtdienā. Šodien jau ir paskrējusi pusdiena gandrīz. Meita jau čuč. Un pie manis šodien arī bija no rīta ciemos mamma un mana tante uz kafiju. Un jā, esmu bijusi dušā un pievācos un viss. Pulkstens ir 10:30 un es tikko uztaisīju savas brokastis, kas ir avokādā mīnītes, kas izstāsta perfekti. Un jau otrā kafija šodien un jā. Siešu ēst, pačot, un tad jau drīz mekti celsim. Mazais cilvēks tikko pie cēlās, arī mēs čilojam gultiņā. Un tūlīt iesim ēst, jo mazais cilvēks arī gribēs. Kamēr Aurora spēlējās, tikmēr es uztaisīšu viņai šo putriņu.
Vakar nopirkām jaunu, viņš šādi nav mēģinājis, kas ir ar avenēm un zemenēm. Zemenes viņai ļoti patīk. Tad redzēsim, kā viņai patiks šī putiņa. Un klāt es pielikšu plūmju biezenīti. Šobrīd sanāk, ka mēs ēdam 3 reizes dienā pieniņu, pudelītē, un 2 reizes dienā tad sanāk piebarojums. Tad kopā pa dienu mums sanāk 5 ēdienreizes mazam cilvēkam. Bet viņa vispār man ir sākusi ritīgi ēst. Es jau domāju, ka tik es viņu nepārbaroju, jo, ja viņa negribēs ēst, viņai nevar iedot ēst. Viņa uzreiz mute ciet un mēlē ārā, kad viņa negribēs. Tāpēc, viņa zina pati savu sāta sajūtu. Viņai tā sāta sajūta vienīgi šobrīd ir izveidojusies ļoti liela. Es zinu, ka viņa aug un viņa ēdīs arī vairāk, bet, ja es nopērku tavos spiežamos paučiņus un dodu viņai ēst, viņa var izēst vienā ēdienreizē man 2. Jā. Es pielikšu šo ten Rudolfa biezenīti ar plūmēm. Šo viņa mīl. Viņa viņu jau ēd no tiem 4 mēnešiem, no kur viņa var sākt dot. Viņa viņu ēd un viņa dievina tās plūmes. Lūk, šeit ir Auroras lielās pirmās brokastis. Un jā, tagad es pavarošu Auroru. Un tad mēs taisīsimies un iesim laukā. Dža? Šis ir tas, par ko es runāju. Tur ir palikusi viena karotīte. Un viņa ēd un ēd un ēd. Jo mamma palīdzēs? Jā, morit. Mēs ejam ēst un likšu mazo kukaiņu čučet. Mazais cilvēks man pēd un jau čuč. Un tikmēr es izdarīšu savu iesākto kafiju un magoņu šokolādes pulciņu. Šodien man nekas nav jādara, kamēr mazais cilvēks čuč, kas ir ļoti forši, jo es varu arī uztaisīt vakariņas. Šodien mēs taisīsim tādu, kā mēs viņu vienkārši nosaucām par ēdienu bļodu, jo mēs nezinām, kā viņu savādāk nosaukt. Bet tas, ko mēs darīsim, mēs izmantosim vakardienas rīsus. Patiesībā jau tur nevajadzētu būt rīsiem, bet Mareks vakar pacentās un izvārīja tik ļoti daudz rīsus, ka mēs izmantosim tos. Tad mēs rīsus saliksim. Tur būs saldais kartupelis, ko es izcepšu cepeškrāsnī. Un tad tur būs svaigie dārziņi, kas ir gurķis, burkāns, avokādo. Un vēl es izcepšu vistiņu, ko pielikt klāt. Tad es tagad mizoju saldos kartupeļus un tos es likšu cepeškrāsnī izcepties vienkārši ar olīveļu un kādām garšvieliņām. Es viņas mēģināšu sagriezt tādos kā kubiņos, lai viņi nav ne lieli, ne maziņi. Tas, ko es pašlaik darīšu. Es visus saldos kartupeļus beru uz pannes. Apliešu viņus ar olīveļu un es izmantošu šo avokādo garšvielu, kas skaitās avokādo garšvielu, bet es viņas mīlu un tur ir gan sēklas, gan sāls, gan kaut kādi čili vai paprika, īsti nezinu. Un jā, šo es likšu uz 180 grādiem. Nezinu, cik ilgi, kamēr gatavs. Ok, tad kamēr man sapās, vienīgi atceramies ik pa laikam apmaisīt tos saldos kartupeļus, lai viņi visās pusēs sacapās vienādi. Bet tad, kamēr mums cepās kartupeļi, es sagriezu vistiņu. Mēs viņu apcepsim uz pannas. Jūs jau zināt, mēs pieliesim drusku ūdeni klāt, lai viņi pasautējas arī. Tad visai mēs pievērsim klāt ķiploku. Kā Mareks viņu ir aizskrūvējis. Un man arī ir doma sākt iet uz zāli. Es mums nebūs ķiploks, bet pieliec, ja tu vari attaisīt.
Tad es pielikšu visas garšvielu. Tad es pielikšu papriku. Šo garšvielu nezinu, kas tur ir viss kaut kas. Un visu, kas te ir palicis no pipariem. Ok, nē, pipars nē. Kamēr es visu šo taisu sapētīšu proteīnu sierumu no Lidla. Viņi nav baigi garšīgi, bet mēs viņus nopirkām, tad jau jāpēd ir. Es tikko sapratu to, ka Mareks vakar salātos ir izlicis gan visus tomātus, gan visus gurķus, kas nozīmē, ka mums nav nemaz gurķis, ko pielikt un tomāts. Bet ok, tas nekas. Vienkārši pieliksim to salāts, kas palika no vakardienas klāt mūsu bļodās. Bet jā, kamēr cepās salēs kartupeles, kamēr visu cepās, es arī ieviešu svaigu burkānu. Tad es šiem svaigajiem burkāniem pielikšu klāt sēklas. Es nezinu, man burkāni ļoti garšo ar sēklām, tik daudz. Un smukāk arī iztīsies uz šķīvja. Tā kā es domāju, ka mums mājas saldēs krēmas, bet izrādās, ka mums tie ir beidzies, tad es pielikšu grieķu jogurtu klāt, lai viņš ir bišķi viss tāds krēmīgāks. Tagad es ļaušu pasaukties zem vāka kādu mazu brītiņu un slēgšanos no uguns un mērcīta visi viņi ir gatavi. Šādi izskatās pašlaik mūsu vakariņas. Tad, kad jau visu liksim kopā, tad atkal parādīšu jums, bet kamēr viss tas bija, gatavojās arī, es paveidam arī nomazgāju traukus, notīrīju gāzplīti, visu satīrīju. Mazais cilvēks vēl joprojām čuč, jo vispār izskatās, ka mēs esam pārgājuši uz 2 miedziņiem dienā. Retu reizi mums sanāk tie 3 miedziņi, līdz ar to tie 2, kas mums ir, viņi ir garāki. Un vēl par ko es biju piemirsusi, bija, ka mums ir cidonijas, kuras man arī ir jāsagriež Marekam tējā, jo jūs zināt, cik ļoti Marekam garšo cidonija. Pie mums atnāca Karolīna, mana māsa, un viņa atnesā mums gardumiņus, kas ir kaut kāds bulciņas un eklēriņi. Meitā! Aurora ļoti mēģina šobrīd tikt pie datora, jo es ērdrapoju visus video, kas ir sapilmēti šim video. Un jā, tagad mēs našojamies uz šiem un gaidām, ka pie mums atbrauks ciemos Linda ar Sintiju ar bērniem. Un gaidām arī tēti mājās. Tāds ir mūsu šī brīža plāns. Ja to parādināt. Mareks ir mājās, un mēs ēdīsim mūsu vakariņas. It's beautiful. Būs taste tests. Es mēģināšu paņemt visu kopā: kartupelīti saldo, rīsiņu, burkānu, gaļiņu, avokādo,
Es mīlu, kad ēdienam ir klāts salties kartupeļus, jo tad ir gan sāļais, gan tā kā salds. Paņem visu kopā. Grab from our roots, like it was food. Nu, kā tev? Man smadzenēs notika tas ratatouille. You're good. Let's go! Sveicināti piekdienā. Es zinu, ka es šodien neko neesmu nofilmējis. Es ļoti atvainojos, bet mūsu nakts šodien bija ļoti grūta, tāpēc galīgi nebija ne spēki, nekādas vēlmes, nekas kaut ko darīt šodien. Bet jā, brokastīs man bija tās pašas avokādo maizītes, kas vakar. Tagad jau ir dienas otrā puse, un es beidzot saņēmos sagriezt Marakam un uztaisīt Sidoniju tēju. Kas ir mums šodien pusdienās? Lai labāk man 4 stūris būtu pilks priekšā sejā, ok? Nē. Es esmu tikko pamodusies, es izos crazy. Šodien ēdam pusdienās. Manējā stāvībā esmu tikko pamodusies. So. Šie bureki mazi cepti ar ko? Grieķu jogurts, jo viņi ir bougie, healthy. So, grieķu jogurts it is. Turpinājumā mēs visi sagrieztās Sidonijas liksim bļodā un samiksīsim ar cukuru. Un tad kaut kādu laiku ļausim ievilkties un tad pārliksim burciņos. Tad aptuveni šādi viņi arī izskatās. Tas cukurs ir vajadzīgs, lai izveidojas tas Sidonijas sīrups. Bet jā, šo es nolikšu vienkārši maliņā un tad vakarā pirms gulētiešanas ielikšu burciņās. Mareks ir mājās un viņš atved mums paciņu, kas ir atnākusi Aurorai. Man liekas, ka te ir viņas guļamais. Aurora ēd mango biezeni un viņa ir... Mango biezens ir pilnīgi visur. Jā, tas būs tavējais. Tas ir tik smukiņš. Šis ir mūsu jaunais guļamais Aurorai ziemai. Es varēju izvēlēties krāsiņas gan iekšā, gan ārā un audums un viss, kas man liekas ir vienkārši, ļoti, ļoti super. Es iekšā izvēlējos tādu zaļīgu un ārā Jā. Un ārā izvēlējos eikaliptu lapiņas. Man liekas, ka tās dikti mīlīgi. Viņš ir tās tiešām ļoti liels. Šitas skaitās no 6 līdz 9 mēnešiem, bet es nezinu. Un tepat ir 2 šitie, tā kā viens izmērs un otrs izmērs. Šonakt pamēģināsim un skatīsimies kabus. Ir 5. oktobris, ir svētdiena. Pūkstens ir gandrīz 1 naktī. Mēs ar Eviju ar kopīgiem spēkiem tikko pabeidzām montēt video. Eko Karolīna arī šodien paliek pie mums. Un Evija pēc ilgas montēšanas. Evija ir aizmigusi. Bet jā, sorry, ka piekdienā nebija vakariņas nekādas filmētas, bet īstenībā mēs piekdienu vakarā arī neko neuztaisījām. Tāpēc arī nav nekas uzfilmēts. Bija plāns šodien, šovakar sestdienā uztaisīt to zupu, kas bija pēdējais, bet tāpat mēs neuztaisījām. So jā, video jau iet apmēram kaut kur pie 38-40 minūtēm. So šis būs video outro. Paldies, ka jūs noskatījāties. Ja jums patīk, ka video ir bišķi garāki, ierakstiet komentāros. Un vispār ierakstiet, kā jums patīk šāda veida formāta video, kā mēs pastāstam, ko mēs ēdam, blā, blā, blā. Un paldies, ka noskatījies. Spied like, subscribe mums un tiekamies nākamajā reizē.